470. versijā līdz ar izskatu izmaiņām esam veikuši izmaiņas arī dinamikas atskaitēs. Šobrīd dinamikas atskaitēs pirms atvēršanas ir iespējams izvēlēties izskatu. Tad šie ir jau iepriekš saglabāti izskati. Šos iepriekš saglabātos izskatus var arī labot un cēst, kā arī var izveidot jaunu izskatu. Veidosim jaunu izskatu. Kā redzam, arī šeit loks ir izveidots tādā pašā veidā kā jaunais izskatu loks. Tikai sākumā vēl ir jauna sadaļa – dinamika. Tad šajā dinamikas sadaļā mēs izvēlamies tos laukus, kurus mēs lietosim, lai tālāk aprakstītu jau konkrēto atskaiti. Šoreiz sāksim ar noklusēto izskatu, kurā mēs jau redzam, ka šeit ir 4 kolonas izvēlētas. Tātad mums ir grupējošās kolonas, mums ir summējošās kolonas. Tātad viss šīs summējošās kolonas arī tāpat kā summēšanā var arī mainīt konkrēto darbību. Piemēram, mēs varētu paņemt šeit vidējo vērtību, nevis summu, atstāt 2 grupējošās kolonas un ieņēmumus un iepirkumu summu izņemt ārā vispār no šīs atskaites. Tālāk mums ir jāizvēlas arī intervāli. Tad mēs varam izvēlēties gan kādu no jau iepriekš definētiem intervāliem, gan arī veidot jaunu. Šoreiz lietosim jau definētu intervālu, piemēram, pa mēnešiem. Pateiksim, ka mums interesē informācija par 24 mēnešiem. Un arī sakārtosim pa intervāliem, kas nozīmē, ka šīs summiņas tiks veidotas secīgi pa intervāliem. Tālāk jau kolonu laukā mēs redzam, tātad, ka šeit ir pa katru intervālu ir gan vidējie, gan summas. Tātad sakārtots pa intervāliem. Tālāk ir tāpat kā parastajā izskatā pieejama summēšana. Mēs varam ielikt arī summēšanas laukus. Mēs varam šo summēšanas laukus sakārtot, mēs varam ielikt grupējošos laukus. Un arī tas viss tiek principā šeit attēlots indikācijās. Tad mēs redzam, ka šeit ir grupējošais lauks lietots un tāpat arī citiem laukiem. Un šeit atšķirībā vēl no parastā izskata mēs arī varam norādīt izskatu nosaukumu, jo tā kā šeit bija vairāk izskatu izveidojumi, izveidosim šo kā jauno izskatu. Saglabāsim. Un mums šis jaunais izskats jau ir pieejams kopā ar 2 iepriekš izveidotajiem, un mēs ar tā palīdzību varam jau atvērt dinamikas atskaiti un redzēt informāciju.